Ģimenē bija problēmas, slikti jūtos. Es biju bišķīt sataisījis problēmas, un pie manis atnāca no sociālā dienesta. Un man piedāvāja Laiks jauniešiem biedrības mentoru. Un jā, tad es nācu, pieteicos. Tā arī saku, varbūt. Es pati sapratu, ka es gribētu pamēģināt, jo es no sākuma ģimenē nejūtos baigi mīlēta. Un tad es gribēju, lai man ir kāds, kas man uzklausa, un lai man ir kāds cilvēks, kuram es varu uzticēties un visu pastāstīt. Tad es dabūju cilvēku un varēju stāstīt visas savas problēmas. Mēs runājām. Viņi uzdeva jautājumus, es atbildēju. Ja man vajadzēja kādu padomu, es varēju jebkurā laikā uzrakstīt, pajautāt. Protams, ne par nakti, es par nakti gulēju. Un, jā. Padomu došanā. Ja man kaut ko, nezinu, likās nepārliecinoši, es uzrakstīju, pajautāju, un tad viņi man padeva ideju. Jā, es jūtu tādu kā drošības sajūtu, ka es varu uzticēties un stāstīt visu. Godīgi, jā. Es jutos daudzreiz atvērtāk. Piemēram, arī es tā kā no sākuma nebiju baigi tāda atvērta. Man baigi nepatīk tādas lielas kompānijas, bet man piedāvāja visāds pasākums, es gāju un piedalījos un iegūtu daudz jaunu zināšanu. Es iesaku, ka vajadzētu mentoru, jo mentors uzklausīs tevi, pados padomus, palīdzēs daudz dažādos jautājumos. Protams, jā, piedalos daudzos pasākumos. Ļoti daudz pasākumu ir bijuši tiešām interesanti un patīkami. Protams, arī ir bijuši pasākums, kuriem es neesmu bijusi, jo nav bijis laika. Bet pasākumi ir interesanti un es domāju, ka visiem pārējiem arī varētu interesēt un patikt un iegūt jaunu zināšanas. Šobrīd nē, jo pagaidām dzīve ir sagājusi savās sliedēs un ir daudzreiz labāk, bet, protams, ja vajag kādu jautājumu, var uzrakstīt un painteresēties.